Laipni lūgti mācību programmā vadītāja loma un atbildība 3. moduls. 3. moduls pēc tam, kad ir skaidri zinām, kāda tad ir organizācijas mērķi, kāda procesa un darbības ir jāveic, lai šos mērķus sasniegtu, ir laiks pieņemt darbā cilvēkus. Tāpēc šajā modulī par to, kā pieņemt darbā vispiemērotākos darbiniekus. Un šajā modulī mēs apskatīsim pamattēma ir darbinieku atlases process, un īpašu uzmanību mēs pievērsīsim tādām lietām kā kompetenci intervijas, kā tās vadīt, motīviem, kā noteikt, kas tad ir tas, kas cilvēku motivē, un kā mūsu organizācija var atbalstīt vai nevar atbalstīt šo cilvēku motīvu. Un noslēgumā parunāsim par darbinieka pirmo darba dienu, kas bieži vien daudziem cilvēkiem ir pati nozīmīgākā diena, ko viņi atcerās strādājot pie kāda darba devēja. Kā šo dienu padarīt tādu, lai cilvēks gribētu nākt uz darbu arī 2., 3. dienā un arī vēl pēc gada. Tad ievedot šo tēmu un uzsverot šo nepieciešamību un vajadzību runāt par to, kādā veidā mēs atlasām darbiniekus un kā mēs tos piesaistam, tāda pamatdefinīcija šim modulim ir tas, ka svarīgi ir pieņemt darbā vispiemērotākos cilvēkus darba veikšanai. Nereti tajā brīdī, kad vadītāji domā par to, ko viņi varētu pieņemt darbā, kas būtu tas, ko viņi vēlētos pieņemt darbā, galvā skan motīvs par to, ka man ir jāpieņem darbā paši labākie darbinieki. Nenoliedzami, ka šī definīcija varbūt ir laba, bet viņa arī var aizvest cilvēkus tādā nelielā maldināšanā, jo nereti iespējams, ka pats labākais kandidāts var izrādīties ne pats piemērotākais darbinieks. Un tad sanāks vai nu pārmaksāt kādam, vai beigās izrādīsies, ka šī sadarbība nebūtu tik veiksmīgi neveidojās. Tādēļ ļoti svarīgi ir nofokusēties un saprast, kas tad ir tas, kādi tieši cilvēki ar kādām prasmēm un kompetencēm ir nepieciešami, un tieši šādus cilvēkus arī atlasīt. Un šis darbinieku atlases process jau ir tajā sadaļā un blokā, kas ir pie darbiniekiem, respektīvi pie cilvēkiem, tas ir cilvēkiem un attiecībām un iekšējās vides faktors, jo tas, ko vadītājs dara, pēc tam, kad ir skaidrs darba process, nākamais solis, kas tiek darīts, ir tātad mēs sameklējam cilvēkus, kas šos procesus varēs visefektīvāk piepildīt. Un, ja mēs domājam par darba pieņemšanas procesu kā tādu, tad darba pieņemšanas process veidojās no 4 elementiem. Pirmais elements ir darba apraksts, otrs elements ir darba sludinājums, trešais darba intervija un 4. elements ir pirmā darba diena. Un, ja mēs runājam par to, kas tad ir darba apraksts, darba apraksts ir dokuments, kas izriet no organizācijas darba procesa. Tas nosaka nepieciešamās tehniskās un sociālās kompetences, kādām ir jāpiemīt cilvēkam, lai viņš vai viņa veiksmīgi spētu iekļauties komandā un paveikt to darbu, kas ir uzticēts. Un, atgādinot nedaudz no iepriekšējām tēmām gan par šo mērķu sasniegšanas procesu, kurā brīdī mēs varam skaidri definēt, kādas kompetences ir vajadzīgas. Gan jau detalizētāk skatoties darba procesa soļus, šis ir tas moments, kura rezultātā mēs varam radīt labu aprakstu par to, kas tad ir tas, ko mēs īstenībā meklēsim tajā brīdī, kad būsim uzrakstījuši darba sludinājumu. Darba sludinājums ir savukārt ļoti, ļoti spēcīgs organizācijas reklāmas rīks. Ļoti daudz organizācijas, kuras iespējams nevar reklamēt savu produkciju kaut kādu konkurences ierobežojumu dēļ, tieši ar darba sludinājumu palīdzību vispār spēja pastāstīt par to, ka viņi šajā pasaulē ir un ka viņi ir ļoti labi darba devēji. Bet tas vienmēr ir jāatcerās kā tāds kopsavilkums kopā, ka šī darbinieku piesaiste iet ciešā sadarbībā arī ar vispār organizācijas kā tādas un organizācijas produktu un pakalpojumu reklāmu. Veidojot darba sludinājumu, ir jāsako līdzi arī jaunākajām tendencēm dizainā un tam,
kādai auditorijai šis sludinājums ir domāts un kurā vietā tad šo sludinājumu vislabāk izvietot, lai pat tiešām cilvēki, kam tas ir adresēts, to vispār spētu ieraudzīt, spētu pamanīt. Un lai šis sludinājums būtu tāds, ka tas atšķirās no daudziem citiem līdzīgiem, kas ir izvietoti tieši šajā laika periodā dažādos portālos. Tas, kas, protams, piesaistot kandidātus ļoti palīdzēs, ir tas, ja organizācijai ir atpazīstams laba darba devēja tēls. Un atpazīstamību var nodrošināt gan tas, ka organizācijas vai uzņēmumu radītās preces un pakalpojumi ir pazīstami, gan arī tas, ka jūs kā organizācija aktīvi iesaistaties dažādās sociālajās aktivitātēs un, piemēram, piesakaties balvām par to, par būšanu labam darba devējam, lai par jums tieši šī te informācija ir zināma nevien jums pašiem, bet arī cilvēkiem, kas ikdienā nav saistīti ar to, ko dara vai rada jūsu uzņēmums. Un, kad ir saņemti iesniegumi vai CV, tad ir laiks tos pirmkārt atlasīt, izšķirot un ķerties pie darba intervijām. Darba intervijas mērķi ir vairāki. Primāra darba intervijas mērķis ir iepazīties ar kandidātu un savstarpēji kļūt pazīstamiem. Otrām kārtām pārliecināties par to, ka kandidātam tiešām piemīt nepieciešamās gan tehniskās, gan sociālās kompetences. Un trešais mērķis ir pārdot organizāciju. Respektīvi, cilvēkiem, kas intervē potenciālos kandidātus, ir jāatcerās, ka tie cilvēki, kas nāk uz darba intervijām, parasti ir aktīvi darba meklētāji kādā konkrētā periodā. Un visticamāk, viņi iet uz intervijām nevien pie jums, bet vēl pie dažādiem citiem darba devējiem. Un jūs pilnīgi noteikti konkurējat par to, kurš no jums spēs piedāvāt arī piemērotāko un labāko darba vietu konkrētajam cilvēkam. Tā kā darba intervija ir arī pārdošanas process, par ko ir jāatcerās to liekot kopā. Un, ja mēs runājam par pašu darba interviju kā tādu, tad nerunājot jau par tādu tīri tehnisko organizāciju, bet vairāk pievēršoties tam, kā uzzināt, vai konkrētajam cilvēkam piemīt šīs te kompetences, kādas ir nepieciešamas tieši jūsu darba vietā, tad šeit kā risinājums ir, es iesaku pielietot kompetenču novērtēšanas intervijas modeli, kam arī ir nosaukums angliski, kas saucās STAR, respektīvi zvaigzne, un šis STAR sastāv no 4 elementiem. Tad tā ir situācija, uzdevums, darbība un rezultāts. Un soli pa solim ejot, kā tā intervijā veidojās, tad primāri mēs jautājam kandidātam par to, lai viņš pastāsta par kādu situāciju, kurā notiek darbība. Un šeit var būt kaut kāds miedarbības epizodes ar klientu. Kā zināms, klienti mēdz būt gan dažādos noskaņojumos, gan ir dažādi izpratne par to, kāds izskatīsies gala rezultāts. Gan arī tas var būt sarunas ar hierarhijā augstāk vai zemāk stāvošiem cilvēkiem, negaidītas izmaiņas darba plānā, respektīvi, jebkura tā situācija, kas ir tipiska un raksturīga tieši jūsu darba vietā un ar ko ikdienā nāksies saskarties cilvēkam, kurš tajā strādās. Tad otrs elements ir par mērķi un uzdevumu, respektīvi, kas tad ir tas, kas tam cilvēkam ir jāizdara, iespējams jāsniedz klientam kāda negatīva informācija, piemēram, par to, ka neskatoties to, ka pasūtījums ir izdarīts un apmaksāts, tas nevar kaut kādu iemeslu dēļ tikt izpildīts, vai jāpauž kāds vadītāju uzskatiem pretējs viedoklis, vai, piemēram, jāvar izdarīt ļoti daudz darba ļoti īsā laika periodā. Tad jautājums, tas trešais elements ir par darbībām. Kas tad ir tās darbības, ko tas cilvēks veids, lai šo situāciju vispār atrisinātu? Un tas, ko mēs sagaidām, ka cilvēks stāstīs, ka situācijā X viņš ir darījis vai rīkojies vienā vai otrā veidā. Un kāds tad bija rezultāts? Rezultāts nevienmēr var būt pozitīvs. Var būt tā, ka tiešām klients ir aizgājis neapmierināts, vai situācija nav atrisinājusies par labu cilvēkam.
Bet arī šajos gadījumos ir ļoti vērts tad uzzināt, ka pat ja tas rezultāts nebija pozitīvs, tad kas ir tās galvenās atziņas, ko cilvēks ir paņēmis no šīs situācijas, kas ir tas, ko viņš citā reizē darītu citādāk. Respektīvi, šajā īpaši gadījumos, kad darbība rezultātā iznākums ir bijis ne tas labvēlīgākais, ir iespēja, ka cilvēks var pastāstīt un pamatot, kā tad viņš vispār mācās un vai mācās. Kas bieži vien ir pat vairāk un svarīgāka kompetence nekā kādas citas kompetences. Ja mēs runājam par tādiem paraugu jautājumiem, tad paraugu jautājums varētu būt, lūdzu pastāstiet par situāciju, kurā jums vajadzēja atteikt klientam viņa iepriekš veikto un jau apmaksāto pasūtījumu. Cilvēks, kuram ir pieredze strādāt līdzīgā sfērā, visticamāk varēs padalīties ar neskaitāmiem piemēriem par to, kur šāda situācija ir bijusi un tad ko un kā cilvēks precīzi šajā situācijā arī rīkojies. Vai arī otrs piemērs, lūdzu pastāstiet par to, kā jūs rīkojaties situācijās, kad ir skaidrs saprotams, ka noteiktajā termiņā uzticēto darba apjomu nevarēsiet paveikt. Arī šeit cilvēks var padalīties ar savu pieredzi, kā viņš šādās situācijās rīkojās, jo pat, ja situācija nav bijusi tieši darbā, bet iespējams ir bijusi notikusi kaut kādā cilvēka sociālajā vidē, ģimenē vai skolā, cilvēkam būs piemērs, ko pastāstīt, kā tad viņš šajā situācijā rīkojies un kā viņš šo situāciju ir atrisinājis. Tas, kur tāds brīdinājums, ko es šeit vēlētos pielikt no savas puses, vadot šīs kompetenci novērtēšanas intervijas, ir ļoti viegli ieslīdēt divās kļūdās. Viena kļūda ir, kad vadītāji jautājumus sāk uzdot nevis pagātnes formā, jo, kā jūs redzat, šie jautājumi ir par pagātnes. Mēs jautājam cilvēkam par situācijām, kas ir notikušas pagātnē. Tā kļūda, ko dažreiz vadītāji mēdz pieļaut, ir tas, ka mēs pajautājam jautājumu, kurš ir hipotētisks. Respektīvi, mēs jautājam nevis, kā jūs rīkojāties, bet mēs jautājam, kā jūs rīkotos. Tikko es pajautāju, kā jūs rīkotos situācijā X, Y vai Z, tas, ko jūs darīsiet, tas, ko kandidāts dara tajā brīdī, kandidāts momentā skatās, mēģina nolasīt, kas ir tā vēlama atbilde, ko es gribētu dzirdēt kā jautātājs. Un mēs neviens neesam tik liels aktieris. Mūs diezgan labi var nolasīt, un visticamāk cilvēki arī tad atbildēs nevis to, ko viņi darīja patiesībā, bet viņi atbildētu to labāko versiju, ko viņi var iedomāties, ko tas intervētājs gribētu potenciāli dzirdēt. Tā ir tāda viena nianse. Otra nianse, kam es arī gribētu varbūt pievērst uzmanību, ir situācijas, kur kandidāti stāsta, it sevišķi ir bijis jautājums un skar sadarbību komandā, ka ļoti bieži kandidāti aiziet atbildes formā mēs, stāstot nevis par to, ko es tieši darīju, bet stāstot jau, ko mēs kā komanda darījām un ko mēs paveicām. Un tajā brīdī jau paliek ļoti grūti izšķirt, kas tad ir tieši konkrētā cilvēka prasmes, īpašības, rīcības. Un šajos brīžos ir ļoti vietā uzteikt kandidāta spējas būt komandai un just sevi kā komandas dalībniekam, arī tomēr lūgt specificēt un lūgt atļauju ielūkoties, kas tad ir tieši šī te viena cilvēka konkrētais pienesums tajā kopējā komandas darbā. Tā, lai tiešām interviju rezultātā mēs zinātu, ka tas kandidāts, ko mēs izvēlamies, ir tas konkrētais cilvēks, nevis iespējams kaut kas, kas ir bijis citu cilvēku pūļu rezultāts. Darba intervijās mēs intervējam šīs kompetenci novērtēšanas intervijas tiek izmantotas tad sociālo kompetenci novērtēšanai, tehniskā kompetenci novērtēšanai parasti tiek organizēti darba uzdevumi, lai tad cilvēks varētu nodemonstrēt savu prasmi un savas iemaņas. Intervējot droši vien nevarēsiet pārliecināties ne par cilvēka būvniecības spējām, ne par cilvēka programmēšanas spējām. Tas ir kaut kas tāds, kas ir praktiski
jānodemonstrē. Bet intervijās bez kompetencēm mēs arī vēlamies uzzināt, kas tad ir cilvēka motīvi. Ja mēs atkal atgriežamies pie tās galvenās tēmas, kas ir vadītāja darbā, kā noturēt un kā palīdzēt cilvēkiem būt motivētiem, ir ārkārtīgi svarīgi atpazīt cilvēku pamatmotivāciju un spēt tai pielāgoties, vai arī spēt jau laicīgi novērtēt, vai vispār organizācija spēja piedāvāt apstākļus un situācijas, kur cilvēki var šīs te spējas pielietot. Tā, un es tagad sapratu, ka es laikam neierakstīju šeit. Nē, viss ir pareizi. Tas neredz labi. Tātad, vai mēs spējam vispār atbalstīt cilvēku pamatmotīvus? Saskaņā ar zinātnieku McClelland, viņš ir definējis tādas 3 cilvēku pamatvajadzības. Un tās ir vara, sasniegumi un piederība. Varas motivācija saistās ar to, ka cilvēkam ir ārkārtīgi svarīgs status, prestižs, atzinība, un varas motivēti cilvēki ir ļoti veiksmīgi citu cilvēku vadītāji. Viņi ļoti rūpējās par to, lai tas, ko viņi dara, ir ar ievērību un tiktu arī pamanīts. Sasniegumu motivēti cilvēki ir fokusēti un vērsti uz rezultātu sasniegšanu, uz attīstību un uz izaugsmi. Savukārt piederības motivētiem cilvēkiem ārkārtīgi svarīgi ir stabilitāte, drošība, ģimene, kolēģi un komanda kā tāda. Nedaudz īsumā par katru no tiem, tad sasniegumu motivācijas tādas pamatpazīmes ir tas, ka šie cilvēki ir ļoti racionāli un pragmatiski. Viņi vienmēr zina, kāds ir rezultāts, un viņi vienmēr arī zina, ko vajag darīt, lai šo rezultātu uzlabotu. Cilvēkiem, kas ir orientēti uz sasniegumiem, patīk mācīties, patīk eksperimentēt, patīk aizraujoši projekti un darbības. Savukārt tas, kas ir mīnus sasnieguma orientētiem cilvēkiem, ir tas, ka brīdī, kad viņi to ir iemācījušies, viņiem parasti šī lieta apnīk. Un tad mēs varam novērtēt gan nepacietību, gan paviršumu, kas varbūt nevienmēr var būt palīdzoši. Cilvēkiem ir vēlme darīt tādā savā veidā, varbūt ignorējot to, ko iesaka citi, bet tajā pat laikā tieši sasnieguma cilvēkiem ir ļoti augstas ekspektācijas gan pret sevi, gan arī attiecībā uz citiem. Un sasniegumu motivētiem cilvēkiem tas pamatojums tiešām ir reāli rezultāti un risinājumi. Piederības motivēti cilvēki ir izcili, ja tiem ir jāstrādā jomās, kas ir saistīts ar klientu apkalpošanu. Viņiem tiešām ir izteikta vēlme palīdzēt un patikt citiem, ļoti labi spēja iejusties citu cilvēku situācijās, un viņiem ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt un veidot ļoti labas attiecības. Savukārt trūkumi piederības cilvēkiem ir tas, ka viņiem nepatiks pieņemt nepopulārus lēmumus, un viņi būs pēdējie, kuri gribēs šūpot laivu, jo tieši šī te labā saskaņa un sadarbība komandā ir tas, kas viņiem liek justies labi un pārliecinoši. Varas motivēti cilvēki ir spējīgi ietekmēt gan situācijas, gan cilvēkus, dažādu rezultātu sasniegšanai, gan pozitīvu, gan negatīvu. Tas, kas varbūt ir tāds arī pozitīvs, ka šie te varas cilvēki viņi ļoti labi spēja savākt informāciju, novērtēt riskus, izvēlēties tādus drošākos risinājumus, kādi varētu būt konkrētā situācijā. Tas, kas ir pie trūkumiem, protams, ir, ka varas cilvēkiem ir citreiz tendence iekrist kaut kādā mikromanagementā, ka tad jākontrolē ir tik ļoti, ka vairs neviens neko nevar izdarīt. Vai arī otrs ir, ka dažreiz varas cilvēks mēģinot citus pārliecināt, nonāk tajā sadaļā, ko mēs saucam jau par demagoģiju, kas vairs nav ne motivējoša, ne iedvesmojoša. Bet tagad par to, tad apzinoties to, ka ir šie 3 tādi pamatmotīvi, kas, protams, tādā tīrā veidā nezvai, tā kā vienam cilvēkam nezvai piemetīs,
Bieži vien tās ir kaut kādas kombinācijas, tomēr prakse rāda, ka katram mums ir kāds viens izteikti motivējošs, tāds izteikti dominējošs motīvs, kas liek katru rītu iet celties un kaut ko darīt. Un, lai noskaidrotu to, ir tāds jautājumu modelis, ko pielieto darba intervijās, kas ir 3 kāpēc. Tad, kā tas darbojās, ir tā, ka pirmais jautājums ir par to, kāpēc tu vēlies pie mums strādāt, vai kāpēc tu izvēlējies šo profesiju. Un tas, kas ir jādara, ir jāklausās atbilde. Cilvēks sniegs atbildi, kāpēc viņš to ir izvēlējies darīt. Un tad otrs jautājums ir par to, kāpēc cilvēks ir atbildējis to, ko viņš atbildēja tajā pirmajā atbildē. Šeit ir svarīgi nesākt jautāt kaut ko blakus vai apkārt, kas bieži vien arī ir interesanti, bet tiešām mērķtiecīgi iet dziļumā. Mērķtiecīgi saprast, tad, ja cilvēks saka, ka viņam ir svarīgs X, tad kāpēc viņam tas arguments X ir tik ļoti, ļoti svarīgs. Atkal klausamies atbildi, un tad arī vēl trešo reizi pajautājam, kāpēc ir svarīgi tas, ko cilvēks atbildēja tajā otrajā jautājumā. Piemēram, es esmu ielikusi jautājumu, tad kāpēc tu vēlies pie mums strādāt, vai kāpēc tu izvēlējies šo profesiju. Cilvēks, piemēram, varētu atbildēt, ka es vēlos strādāt jūsu uzņēmumā, jo tas atrodas tuvu manām mājām. Tad otrs jautājums ir par to, kāpēc jums ir svarīgi strādāt tuvu mājām, vai kāpēc ir svarīgi, ka darbs ir tuvu mājām. Šeit ir atkal jāklausās atbildi, un atbildi, piemēram, varētu būt, ka es esmu aktīvi iesaistījies vietējās kopienas sabiedriskajā dzīvē, 3 reizes nedēļā vakaros dežūrēju jauniešu mājā. Tas jau paliek pavisam interesanti, jau tad mēs varam uzzināt, kas tad ir tas, kāpēc cilvēku šāda te brīvprātīga darbošanās iedvesmo un kas tur ir. Tad tas trešais jautājums ir par to, ka lūdzu pastāstiet par to vairāk, kāda ir jūsu loma un ieguvuma no šīs brīvprātīgās darbošanās. Un šeit atbilde, piemēram, varētu būt, ka laiks kopā ar jauniešiem dod iespēju sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm, tehnoloģiju un modes jomā, un viņi vienkārši ir lieliski. Jautājumi. Tad kas ir tas, ko tu dzirdēji tajā brīdī, kad cilvēks atbild uz šiem jautājumiem? Ja cilvēks runā par vajadzību mācīties, par to, ka ir svarīgi un interesanti, par to, ka būs gandarījums par paveikto un priecājas par rezultātiem, tad visticamāk šī cilvēka pamatmotivācija ir sasniegumi. Savukārt, ja cilvēks runā par iespēju ietekmēt notikumus, procesus, citu cilvēku rīcības un attieksmes, un viņam ir svarīga citu atzinība un novērtējums, tad šāda te cilvēka pamatmotivācija visticamāk ir vara. Bet varbūt, ka kandidātam ir svarīgs rūpes par ģimeni, viņš ļoti bieži piemin vārdus drošība, stabilitāte, viņam ir svarīgs labs mikroklimats un draudzīgs kolektīvs, un tad mēs varam secināt, ka šī cilvēka pamatmotivācija ir piederība. Un, ja mēs runājam par minēto piemēru, kur tad cilvēks iet un aktīvi darbojās jauniešu mājā, un tas viņam ir ļoti, ļoti svarīgi, tad šeit visticamāk var nofigurēt tādas 2 pamatmotivācijas. Viens ir šī sasnieguma motivācija, tad iespēja mācīties, un otrs, iespējams, ir arī varas motivācija par to, kad ir vajadzība ietekmēt un spēt cilvēkus virzīt kaut kādā viņam vēlamā virzienā. Tā kā motīvu izzināšana, tas ir tāds labs instruments, ko praktizēt, tīri tāpēc arī, ka vēlāk tā ļoti labi noderēs gan dodot darbu uzdevumus, gan arī sniedzot atgriezenisko saiti, jo tas ļaus vadītājiem runāt tajā valodā, kas konkrētajam cilvēkam ir aktuāla. Jo visticamāk, piederības motivētus cilvēkus ir ļoti grūti iesaistīt jaunu risinājumu veidošanā, jo viņiem parasti tas šķiet bīstami un apdraud stabilitāti. Savukārt, viņus droši vien tikpat labi varētu šo pašu rīcību motivēt ar to, ka šī jaunieveduma ieviešana ir ļoti, ļoti svarīga komandas saliedētībai un drošībai rīt. Kas tad motivē dažādo motivāciju cilvēkus? Tad varas cilvēku motivē
motivēs skanīgs amata nosaukums, daudz pakļautu darbinieku, publiska atzinība, labākais birojs vai labākā vieta birojā, diploma un goda plāksnes. Varas motivētiem cilvēkiem patīk kāpt uz skatuves un teikt iedvesmojošas runas. Sasniegumi cilvēkus motivē naudas prēmijas izaicinājumi, sarežģīti projekti ar reāliem mērāmiem rezultātiem, apmācības, respektīvi iespējas uzzināt kaut ko jaunu. Sasniegumi cilvēki bieži vien publiski pausto atzinību nenovērtē, viņiem bieži vien tas ir šis saņemtais diploms uz skatuves, ir kaut kas tāds, ko viņš bieži vien aizmirsīs, bet viņš atcerēsies to, ka tieši pateicoties viņa darbībai un viņa aktivitātēm, kāds darba process ir uzlabojies par tik un tik procentiem. Piederības cilvēkus motivē kopēji tējas un kafijas dzeršanas rituāli, tradīcijas, intereses par personiskajām interesēm un šo personisko interešu atzīšanu. Un piederības cilvēki, lai arī priecāsies, ka viņu darba sniegums tiek novērtēts, tomēr būs pēdējie, kuri vēlēsies teikt uzrunu saviem kolēģiem no skatuves Ziemassvētku pasākumu laikā. Tā kā šī te motīvu izzināšana, tas ir kaut kas tāds, kas vadītājiem iedod ļoti daudz informācijas par cilvēku, ar ko viņš ikdienā sastrādāsies. Un nevienmēr ir tā, ka mēs varam izvēlēties, kādā veidā motivētus cilvēkus mēs varam piesaistīt, bet tas, ko mēs varam vienmēr izvēlēties, ir tas valoda, kādā mēs ar šiem cilvēkiem sarunāsimies. Un, ja mēs sarunāsimies ar varas cilvēkiem, tad mēs gribēsim uzsvērt viņu ietekmi, viņu tādu pienesumu tajā, kas vispār ir radīts, un atzīmēt viņa personisko ieguldījumu. Attiecībā uz sasniegumu cilvēkiem mēs gribēsim uzsvērt to, kas tad ir reāli izdarīts, kāda ir sasnieguma un kas ir tas, kas var palīdzēt cilvēkam attīstīties un sasniegt nākamos līmeņus. Un piederības cilvēkiem mēs varam nodrošināt labu un jauku mikroklimatu, kurā viņi var justies kā cilvēki, nevis kā skrūves mega mašīnā. Vienkārši atcerieties, katram pielietot to valodu, kurā viņi ikdienā vislabāk dzird un vislabāk arī spēj uztvert informāciju. Un noslēdzošais gabaliņš šajā diezgan garajā modulī ir par pirmo darba dienu. Pirmā darba diena iespējams ir pati svarīgākā diena cilvēka karjerā, un to bieži vien cilvēki arī visvairāk atcerās. Un, lai šī pirmā darba diena tavam darbiniekam izdotos, tad ir ārkārtīgi svarīgi parūpēties par to, ka vislabāk jau tu pats, bet ja tiešām nevar, tad ir kāds no komandas, kas šo darbinieku sagaida. Neatstāt šīs rūpes un sagaidīšanu tikai personāla daļas pārziņā, bet tiešām arī būt pašam klāt, tad, kad jaunais darbinieks nāk uz darbu. Parūpēties par to, lai darbiniekam ir iekārtota darba vieta un sagādāts viss darbam nepieciešamais, lai nav tā, ka dators nestrādā, darba apģērba nav, un vispār mēs visi esam ļoti pārsteigti par to, ka cilvēks tieši šodien ir atnācis uz darbu. Pirmajā darba dienā, lai arī ļoti liela aktualitāte ir nodrošināt, ka visi dokumenti tiek parakstīti un notiek visi iepazīšanās rituāli, tomēr cilvēks ir atnācis uz darbu strādāt, un viņš tiešām grib darīt kaut kādu konkrētu lietu, tāpēc tas ir tas brīdis, kur tiešām var ļaut radīt iespēju, ka cilvēks var arī reāli darīt to, uz ko viņš ir atnācis. Pirmajā darbdienā ir arī svarīgi nodrošināt cilvēkam iespēju pabūt vienam, jo informācijas ir ļoti daudz, gan dažāda veida instrukcijas, kas ir dzirdētas, gan satiktie cilvēki. Kaut kādam brīdim ir jābūt, kur to visu var pārprocesēt un ielikt tādā labā gultnē. Un noteikti parūpējies, lai vislabāk tu pats vai arī kāds no komandas aiziet ar jauno kolēģi pusdienās. Tad var domāt, ka šī pirmā darba diena būs izdevusies un cilvēks varēs aktīvi iesaistīties komandas darbā. Paldies!